par mani jāpaldies īsi, varbūt tad pavisam vienkārši šobrīd. Tas, ko mēs darām, ir lielā mērā Ziemeļvalstu vairāk tirgū, tad Skandināvijas tirgū nodarbojamies ar ārpakalpojumā nodrošinot dažādu veidu drošības pakalpojumus, fokus, protams, uz cilvēkiem, procesiem, būvējam uz mākslīgā intelekta bāzes balstītu tā kā drošības Security Office atbalsta instrumentu, jeb rīku, jeb GRC platformu, vai kādu vēl tur dažādu nosaukumu patiesībā tam visam ir ar fokusu tātad AI first. Paralēli, jā, tātad pēdējos jau daudz gadus esmu arī bijis pasniedzējis dažādās jomās un formās, tad to pašu arī attīstu, tad mēģinu attīstīt arī paralēli kopā gan ar BDA, gan arī tur zem Brand Security. Bilde patiesībā, kas ir pirmajā stādā, nav nejaušība. Tātad tieši pirms 3 dienām, kad es sāku gatavoties prezentācijai, ļoti laicīgi, kā jūs saprotat. Sanāca tā, ka tas man veicās ar motivāciju, ar to, ka nonācu pēc neveiksmīgas padoles spēles, nonācu slimnīcā negluži, bet tātad pie ārsta, un rezultātā man kā ir ģipsī. Un tā, ka mēs to bildi skatījāmies, sieva man teica, ka šis labi ilustrē to, ka man jāmeklē ir kaut kāds darbs, kur es varu veikt ar vienu kāju. Tad 2 opcijas bija. Viens, laikam, šī gadījumā ir pirāts, otrs ir pasniedzējs. Tad mēģināsim šodien palikt pie pasniedzēja un iet tam procesam cauri šādā veidā. Par ko mēs runāsim? Šodien runāsim patiesībā ļoti īsi par to, kas ir DORA un pienākumiem termiņiem. Es nedomāju, ka tam ir liela jēga izmantot to laiku, jo tādas prezentācijas ir daudz. Varat iet tāpat tās Latvijas Bankas mājaslapā vēl kaut kur par to parunāties, cik šeit laiks ir īsts. Es patiesībā fokusēšos tikai uz 5 lietām. Tad, principā, 5 lietām par ieviešanu. Nesaku, ka tas ir viss, bet, kā jau saprotat, šis kurs no BDA puses ir tāds tīzeris vairāk par to attiecībā uz to, ka, protams, ir arī tur pilns 4 dienu kurs par to, kā kļūt par profesionālu ieviesēju. Bet šeit mēģināšu iedot, cik es varēšu pēc iespējas visu to, ko es varu. Pēc tam arī iedošu arī saites uz materiālu, kas faktiski ir Google Sheets, kurā var pastīties, paspēlēties, kāds viss darbotos, ja mēs mēģinātu izdarīt to ar kaut kāda veida advancēta Excel palīdzību. Tātad, kas ir DORA? Ja, tātad, iedomājamies vienkāršu ainu. Tātad, ja, ir tātad diena pirms jūsu kādas jubilejas, jūs esat atraduši to perfekto dāvanu sievai, secināt, ka tas ir veikalā, kurā šobrīd rāda, ka kāds nedarbojās, jūs ejat pie bankomāta, brīdī jūs viņu sasniedzat, un tad brīdī secināt, ka ekrāns ir melns, maza papīra strēmlīte, rakstīt atvainojot par neērtībām, tad nekas īsti nedarbojas tā, kā mēs gribam. Ne? Jā, līdz ar to faktiski, tas nozīmē to tādi piemēri mums ir bijuši. Mums ir bijusi bankomāta šturmēšana vēl kaut kas, līdz ar to digitālā noturība, jeb spēja izturēt dažāda veida kapacitātes, problēmas un viņas risināt ir aktuāli ne tikai bankām, viņi aktuāli vēl dažos citos biznesos, principā visā, kas saistās ar naudu. Tad līdz ko runiet par naudu, tā mēs kļūstam īpaši jutīgi, un līdz ar to mēs sākam par to visu uztraukties. Kāpēc DORA tagad? Faktiski tie galvenie iemesli arī pavisam vienkārši. Pirmais, mūsu finanšu sistēma ir digitāla. Tātad mums nav vairs tur, zelta, dažiem varbūt ir, man nav zelta, tātad stieņa nestāv pagrabā, fiziskās naudas paliek vien mazāk, ja, tātad faktiski nauda eksistē kā cipariņu formātā, dažādos veidos, serveros, sistēmās vēl kaut kur. Līdz to arī, protams, ka viegli ir potenciāli arī šos cipariņus pamainīt, ja mēs pie viņiem tiekam klāt. Otrs, kiberuzbrukumi kļūst sarežģītāki. Mums nonākam pie situācijas, kad viņus veic jau nevis tikai cilvēki, kas ir, tu dara hobija pēc, bet tas ir profesionāls darbs daudziem. Tātad veselas organizācijas ar 1000 darbinieku nodarbojas tikai to, kā nodarbojas ar kiberuzbrukumiem. Valstis ar to nodarbojās, tā ir nākošā problēma, kas notiekās. Punkts numur 3. Kļūdas pat nelielas, kas nav pat iespējams ļaunprātīgas. Beigās varam maksāt ļoti daudz naudas. Ja, tad mēs varam nejauši iniciēt kaut kādu darbību, kaut kādā finanšu sistēmā, vienalga, vai tā būtu biržas vai cita sistēma, kas pēkšņi pāris minūšu laikā tātad izmaksātu vairākus 10 vai pat 100 miljonus, un tādi gadījumi arī faktiski ir bijuši. Ne? Lūk, un 4. faktiski mums ir milzīga savstarpēja atkarība. Tas nozīmē to gan banku sistēmā, gan arī starp to attiecību modeli, kur mēs esam klients, mums ir kaut kāds pakalpojums sniedzējs, tad neobligāti banka, apdrošinātājs, vēl kaut kas kaut ko dara. Mums ir visādi kriptovalūtu maciņi, kas tikai vēl ne. Un viņi arī vairs nedzīvo viena paša. Ļoti reti patiesībā dzīvē situācija, ka paņemt uzņēmumu, kurš pats visu uztur, pats visu darbina.
Bieži vien viņš atkarīgs kaut kādā vienā otrā veidā no kādas trešās puses. Līdz ar to faktiski tātad, mums vairs nav par to pirmā ir vista vai ola, mums ir dažādas citas lietas, kur mēs runājam par šīm atkarībām. Līdz ar to Doras attiecināmības faktiski ir divas. Tātad mēs iedomāties varam modeli, ka mums tieši attiecināmība, iedomājamies, nezinu, mēs esam piemēram tur, kas mums tā populāri, kripto rītdiena, piemēram, virtuāls uzņēmums, un pat tās izdomāju, pārvalda kriptovalūtas maciņus trāpa tieši Doras tvērumā. Tātad viņi faktiski, pat cik mēs runājam par finanšu pakalpojumu, tieši atbildība, tātad reāli viņi ir atbildīgi par to, kas notiek. Ja viņiem kāds uzbrūk, viņu pakalpojums pārtrūks, piemēram, tādā brīdī, kad mēs gribam maksāt kaut ko, vai izmantot šo te pakalpojumu, vai, teiksim, pārskaitīt naudu vēl kādam citam, automātiski tā kļūst milzīga problēma, attiecās tieši uz šo uzņēmumu, tā ir tiešā attiecināmība. Bet otrs ir šī netieša attiecināmība. Un šis var būt situācijas, kas notiek, kad mums ir vai nu liela uzņēmuma vai nu maza uzņēmumi. Piemēram, mums var būt arī 2 cilvēku bizness. Reāls piemērs, arī pat tās Latvijā bijis, ir, ka mums faktiski 1,5 cilvēka bizness, kas darbina visu pamatsistēmu konkrētam piegādātājiem. Rezultāts tātad tādā brīdī, ka šis pusotrs cilvēks saslimst vai notiek viņam kaut kas cits, tādā brīdī faktiski nonākam situācijā, ka apstājās ne tikai tas viņa mazais biznesiņš, bet apstājās, piemēram, pensiju fonds un nespēja izmaksāt pensijas vai vēl kaut ko, un tā ir reāla problēma, tāpēc, ka, ko tagad mēs darām. Līdz ar to ir šī netieša attiecināmība, bet faktiski, ja jūs tiekat atzīts par kritisku pakalpojumu, ja būtisku pakalpojumu sniedzēju kāda organizācijas, kur attiecās patiešo Dora, arī jūs trāpat šī pašā modelī, kur jums ir jānes zinām atbildība, tātad, ja, un šo atbildību, protams, šis te finanšu pakalpojumu iestāde mēģinās pārcelt uz jums. Tas arī ļoti saprotami. Nu, lūk, ejam tālāk, kā es teicu, par šo es runāšu īsti, daudz laika tam netērēšu par pienākamiem termiņiem. Mums ir 2 veidu termiņi. Pirmie termiņi, tātad tas ir tas, kad mums kaut kas stājas spēkā. Nu, šeit labā ziņa, ka viss ir nokavēts. Tad viss jau ir stājies spēkā, 25. gada 17. janvārī, 23. gadā regula tika pieņemta, 25. gada janvārī stājās spēkā. Automātiski viss ir, tātad šeit gandrīz viss ir nokavēts. Kāpēc saka gandrīz viss? Tāpēc, ka regula zināmā mērā balstās uz vēl vienu Eiropas direktīvu, kas ir NIS2, kur gan visa Eiropa kavē. Šobrīd Latvija arī tā skaitā. Respektīvi kavējam ar to, ka mums nav lokālās pilnvērtīgas normatīvās bāzes, mums nav ministra kabineta noteikumu par dažādām specifiskām lietām, kā klasificēt incidentus. Bet ir otra termiņa daļa. Tātad tādā brīdī, kas ir jau stājusies spēkā, tādā brīdī kaut kas notiek slikts. Kas tad ir šie termiņi? Šeit ir pavisam vienkārši matemātika, tātad 4 stundas, 24 stundas, 72 stundas un 1 mēnesis. Ja? Tātad 4 stundas ir tas laiks, kur tādā brīdī no momenta, kad tiek konstatēts kaut kāda veida būtisks incidents, jums ir faktiski jāiesūta agrīnais brīdinājums. Jāiesūta viņš, ja jūs esat tiešās pāraudzības iestādi, viņš jādod Latvijas bankai. Ja jūs esat netieši šim te pakļauts, tad visticamāk jūsu tas klients, tā tiešās uzraudzība, tā tiešā iestāde, kur trāpīja zem šīs uzraudzības, viņa visticamāk mēģinās jūs piespiest ātrāk jau informēt viņus, lai viņi varētu paspēt izpildīt šo savu pienākumu. Ja, tad, ja jūs glabājat, apstrādājat kaut kādus datus, esat būtisks piegādātājs vēl kaut kam, tad šeit būs šī nianses par to, ka līgumos parādīsies prasības, viņus informēt ātrāk, iespējams ne 4 stundās un nevis 3 stundās un 59 minūtēs, bet kaut kādā veidā tad īsākā laika periodā. Ja šis nav būtisks incidents, tad bija laika drusciņi vairāk, tās 24 stundas. Atkal tipiskā problēma mazam tirgum, kas ir mūsu tirgus. 24 stundas ir ļoti īsts laiks, un atceramies, tipiski tas ir piekdienas vakars, kaut kas slikts, kad notiek. Līdz ar to problēma sākās piekdienas vakarā, sestdien no rīta, nedaudz paģiraina, mēs diez vai esam spējīgi operatīvi noreaģēt, kur nu vēl kvalitīvi izvērtēt par to, kāda veida incidents tas ir bijis. Tātad šeit būs vēl viena nianse par to, ka mums jābūt kapacitātei ne tikai pamanīt šos incidentus, par ko mēs runāsim atsevišķi, bet jābūt kapacitātei viņas kvalitīvi un efektīvi izvērtēt ātri, izdarīt to ātri un sniegt šos ziņojumus gadījumā, ja tādi nepieciešami. Ne? Un tad, detalizētais pārskats 72 stundas jau 3 dienas, un gala ziņojums 1 mēnesis, it kā bija šķiet vairāk laika, bet, pieredze rāda, ka viņš paiet ļoti ātri gadījumā, tas tiešām jādara. Labā ziņa, Dora nav unikāla.
Visādi veidi termiņi šobrīd visiem, kas darbojās digitālās vidēs, ir daudz un dažādi. Mums ir personas datiem 72 stundu termiņš, mums ir NIS2 direktīvā būs termiņi, ja mēs trāpam zem kritiskās infrastruktūras un tā tālāk. Bet, lai tas darbotos, tam mums jābūt zināmām kapacitātēm. Tā mēs arī parunāsim. Nu, lūk, tad faktiski, kā es jau solīju, tad mērķis nav fokusēties to, kas ir pienākumi, mērķis fokusēties to, ko mēs varam izdarīt praktiski. Tad es mēģināšu šo tādu pēc iespējas vieglākā tādā light versijā izstāstīt par to, kas būtu darāmās lietas. Nepretendēju, kā es teicu, ka šeit ir pilnīgi viss, ir visādas nianses, mazas tehniskas detaļas. Tam mēs nepaspēsim iziet cauri, bet dažas lietas es jums parādīšu un mēģināsim iziet cauri. Tātad pirmais, vai ne? Tātad runājam par digitālo noturību. Mums ir jāspēj nodrošināt mūsu digitālo noturību. Tas ir pirmais solis. Termins ir superīgi sarežģīts, kā jau vienmēr. Akronīmi vienmēr palīdz tajā brīdī, ka mēs gribam izvairīties no vajadzības kaut ko skaidri pateikt. Īpaši labi darbojas auditos, tajā brīdī, ka mēs sakām, mēs ieviesīsim IRM sistēmu, kura darbosies sadarbībā ar SIEM sistēmu, un beigās EDRs visu atrisinās un DLP palīdzēs. Tātad, rezultātā puse cilvēki, no šiem vairāk kā puse cilvēku nesaprot vispār, par ko mēs runājam, un tātad mēs esam veiksmīgi tikuši cauri auditā. Bet tātad noturība šī gadījumā faktiski mēs runājam par to, ka mums ir atšķirības ar diviem modeļiem. Tātad pieņemsim modelis numur 1. Tātad, mums ir tur šis te pats kripto pakalpojums sniedzējs, no rīta pamostās, tātad viņam IT komanda vada cilvēks vārdā, Latvijā, kas mums Jānis vai Juris, Jānis pieņemsim, vai ne? Pēdējo kafijas krūzi izdzērt pirms vairākām stundām, pēkšņi skatās, viss ir sarkans, viss ir slikti, nekas nedarbojās. Ja mums doras faktiski nav, ko mēs varam darīt, tad iedomājamies, sākam panikā spēdīt pogas, klients netiek pie kontiem, sākās apokalipse sociālos tīklos, mana nauda ir pazudusi, viss ir slikti, un to, piemēram, paziņo cilvēks, kurš īstenībā aizmirst savu paroli, nemaz netiek iekšā vai ne. Tātad, viss ir pavisam bēdīgi, sekas šausmīgas ziņās, mēs esam top pirmajās lapās, viss ir slikti. Ar DORA prasībām tas modelis, ko mēs gribētu nonākt, tad nonākt ir tas, ka faktiski mums ir šāda situācija. Tā vietā, lai mēs te panikā sāk spēdīt pogas, mēs faktiski ņemam jau iepriekš izveidoto incidentu apstrādes plānu, pārvaldības plānu. Ieteicams tehnoloģiskā līmenī mums ir kaut kāda veida rezervēšana, mēs varam pārslēgties uz rezerves sistēmām, kuras turpina darboties, varbūt ar mazāk funkcionalitātēm. Mēs nevaram izdarīt visu darbus, bet pamatfunkcijas varam izveikt. Vēl mums ir skaisti komunikācijas mehānismi, kur mēs spējam informēt gan klientus, mēs zinām, ko informēt, kas nav mazsvarīgi, par to, kas tad īsti notiek, uzturēt šo komunikāciju pat tādā brīdī, ka šīs pamatsistēma nestrādā. Lai tas darbotos, tad mums ir svarīgi, faktiski, kāpēc šeit mums slaidā ir iekšķiņa nāriņa, tad mums ir svarīgi patiesībā šo pakalpojumu priekš sevīm, savās galvās, sadalīt divās daļās. Tad iekšķiņa nāriņa iekšēji, tas ir tas, ko darām mēs paši, un ārēji ir tas, no kā mēs esam atkarīgi. Un tad iesim tālāk skatīsimies, kas tam lacītam tur vedrā. Pirmais jautājums abos šajos gadījumos mums jāspēj atbildēt pašiem sev, kas tad īsti ir kritisks. Nav nekāda raķežģinātne, it kā pietiekoši vienkārši. Ko tad mēs priekš tā darām? Tad mēs darām faktiski to, ka mēs mēģinām pirmām kārtām fokusēties uz šo sadaļu, kas ir kreisi apakšējā malā. Mums patiesībā vajag labi saprast mūsu pakalpojumus un produktus. Tas īstenībā ir vissvarīgākais, ar ko būtu jāsāk. Kas ir tas, ko mēs darām, kas ir pakalpojums, kas ir produkts, kur ir tie biznesa procesi, ko viņš balstās. Tātad, bez kuriem mēs nevaram dzīvot, kuri ir forši, bet varbūt nav tik svarīgi savukārt. Un līdz ar to trešais punkts, kuras ir tehnoloģijas, kurām mēs balstās. Ja mēs spējam šādu bildīt savā galvā, un ne tikai galvā, bet ieteicams arī uz papīra vai kādā digitālā vidē uzzīmēt, mēs jau esam tikuši daudz soļus tālāk. Un tikai tad jau mēs varam faktiski sākt ķidāt par to, kāda ir šī informācijas resursi, kas ir tie piegādātāji, kas ir šīs te kontroles, un tikai pašās beigās mēs runājam par dokumentiem, politikām, procedūrām, kas tad ir vajadzīgas, lai mēs šo visu varētu pārvaldīt efektīvi, konsekventi šī gadījumā un tā tālāk. Tad mums jāsāk ar to, ka mēs patiesībā saprotam savu pakalpojumu, saprotam savus produktus, spējam ar viņiem efektīvi darboties. Kā es jau minēju, es pēc tam iedošu, nezinu, kādā veidā droši vien palūkšos parakstīties vai LinkedInā man uzpīkstināt. Iedošu saiti uz Google Sheetu, kur ir tāds samests salikts kopā vairāk savstarpēji saistītas lapas.
Jā, par to, kā tas varētu izskatīties, ja mēs to darām nevis ar sistēmu, bet darām arī ar sistēmu, bet vienkārši tādu Excel vai Google Sheet šī gadījumā, kur mēs varam reģistrēt gan šo struktūru par to, kas ir mūsu resursi, kas ir mūsu piegādātāji, spējam šo salikt kopā, risku vadību, incidentu vadību, spējam šo bildi salikt tā, kā viņi darbotos. Šis ir vienkārši tāds piemērs no viņas, kas tur ir. Otrs solis lielais, ja pirmais mums ir saprast, ko mēs īsti darām, kādas pakalpojumus sniedzam. Otrs, nemazāk būtisks solis ir patiesībā veikt risku pārvaldību. Skan atkal ir akronīms uz ekrāna, IKT, kā jau solīju, bez tiem mēs nevaram, ja informācijas komunikācijas tehnoloģijas. Bet patiesībā runa pat nav par to. Runa vairāk šī gadījumā mums ir par to, ka mums interesē nevis risku pārvaldība formāla, mums interesē mehānisms, kur risku pārvaldība ir kā instruments, ar kura palīdzību mēs varam prioritizēt, ko mēs darām. Tā loģika ir super vienkārša. Vienmēr ir 101 veids, kā kaut ko izdarīt. Vienmēr ir 101 darbs, kas jums stāvēs neizdarīts. Jautājums arī ikdienā ir tieši tāds pats. Kas ir tas, kas šodien ir pats svarīgākais? Ja man šodien no rīta pēdējā stunda bija svarīgākais, bija pabeigt prezentāciju šo te, tad savukārt droši vien jums IKT risku pārvaldībā tas horizontam būtu jābūt bišķīt garākam. Es teiktu, vidēji 6 mēneši līdz gads būtu ļoti optimāls, kur ietveros jūs plānveidīgi domājat, kam jums būtu jāpievērš uzmanība, lai neiebrauktu incidentā, lai nenonāktu incidenta situācijā vispār kā tādā, ja iespējams. Ja? Tātad, lai mūsu šie pakalpojumi, kas ir būtiski priekš noturības, darbotos. Tad risku pārvaldība ir tas instruments, ko mēs šeit izmantojam, veids, kā mēs patiesībā prioritizējam darbus. Atkal, tam ir jēga tikai tad, ja mēs to darām kaut cik saprātīgi un efektīvi. Tas nozīmē to, ka mums ir šie paši resursi, kas mums ir šeit kreisajā malā dzīvojās. Mēs zinām to, kas mums ir aktuāls priekš šiem resursiem, mēs runāsim atsevišķi par trešām pusēm. Mēs spējam sistemātiski novērtēt varbūtību, novērtēt ietekmi, vai ne? Un faktiski mēs varam identificēt šos svarīgākos riskus. Kāpēc svarīgākos? Tāpēc, ka bieži vien es dzīvē redzēju situāciju, kur tā vietā, lai ņemtos ar svarīgiem riskiem, mēs mēģinām izveidot tur 100 risku reģistru, un uz katru risku obligāti mums jāķeksē kaut kas ir tādā elītē, kas saucās, kā mēs risku pārvaldīsim. Patiesībā tā nav. Tad, ja risks ir zems, un šeit parādās vēl viens termins, kas, paldies Dievam, nav akronīms, termins saucās risku apetīte. Tātad, ja mums katram ir sava risku apetīte, mēs ļoti gribētu, lai tātad mūsu risku apetīte, mūsu, veselības ziņā, mūsu ģimenes, draugu ziņā būtu zema. Tātad mēs pieļaujam tikai tikai dažus riskus, ļoti mazu risku skaitu savukārt. Ja. Savukārt, tajā brīdī, kad mēs ejam, spēlēt to pašu padolu tenisu, tad mēs savukārt katru punktu mēs esam gatavi riskēt vairāk, mēs gribam to punktu uzvarēt, iegūt adrenalīnu, sasums, viss ļoti forši, gribam to panākt, lai tas darbotos. Tad katrai situācijai, līdz ar to arī katram biznesam būs sava riska apetīte. Un kas ir svarīgi priekš jums? Jums ir svarīgi, ka jūs spējat pateikt, kas ir svarīgākais un fokusēties uz tām lietām. Jo jūs esat mazāka organizācija, jo mazāk šis saraksts jums būs, bet jo vairāk, jo svarīgāks viņš patiesībā ir, jo jums nav tik daudz resursu. Jums nav iespējas realizēt pilnīgi visu. Tātad, ja jums ir riska pārvaldības plāns, kur saka, mēs nākošajā gadā, vai šī gadā, 25. gadā, gribam sakārtot šīs 3 lietas primāri, un viss pārējais ir sekundāri, un tas mēs darām tāpēc, lai mazinātu riskus, forši man ar to pilnībā pietiek. Ja, tātad man nevajag, lai jums būtu 100 punktu risku pārvaldības plāns. Te ir vēl visādas tehniskās nianses par to, ka riskam būtu jābūt īpašniekam, uz risks būtu jāintegrē ar izmaiņu vadības procesu, tur ir noteikts darbības, kas ir rezultāts, ir kontrolas, ja, to es šeit nestāstīšu, tam mums vienkārši fiziski nebūs laika. Ja, tātad modelis šeit ir, varam viņu pēc tam paspēlēties. Bet tātad mums ir mūsu IKT riski, kas ir mums pašiem, tātad tā iekšiņas daļa, un tagad nedaudz pastīsimies uz to āriņas daļu saucamo. Ne? Tātad mums atkal ir trešo pušu riski. Ne? Tātad šī trešās puses, ja, kuras, tātad ne tikai mēs, mums varbūt tur, risks palikt uz vientuļas salas, risks, ka mūs noķer, ja mēs esam pirāti, tātad, ka mūs noķer pakaru un tā tālāk. Ja, tātad šeit mēs runājam par to, ka tātad mēs dzīvojam integrētā pasaulē, un mēs esam atkarīgi no trešajām pusēm. Kas tad ir svarīgi zināt par šīm trešajām pusēm? Tātad šeit bieži vien mums patiesībā ir svarīgi saprast
to, kur ir tie elementi, kuri patiesībā ir kritiski tam pakalpojumam, kuru mēs gribam aizsargāt. Vai ne? Un dažkārt tā, nezinu, mums ir bijuši tādi piemēri arī, ka, piemēram, nezinu, reku tur laimīgi apkopēji, tur Mārīca 20 gadus ir no sava individuāla komersanta apkoposi tur telpas mazam finanšu uzņēmumam, visi baigi forši. Tagad atnāk Dora, viņai atnāk tagad juristi, saka, klausieties, jums tagad vajag tur 20 lapas pušu līgumu, jūs tas kritisks pakalpojums priekš mums un tā tālāk. Kāpēc tā notiek? Tur ir viena nianses. Nianses ir par to, ka Dora patiesībā, kas ir interesanti, nekādā veidā neierobežo tātad finanšu šīs organizācijas, finanšu vienības, jo formās apzīmējums latviski pareizais ir, iespējas prasīt no pakalpojuma vai no piegādātāja atzīt viņu par kritisku. Tātad nav, kāpēc to nedarīt? Kāpēc viss, kas mums kaut ko piegādā, ir kritisks vienalga, vai tu tur slauki grīdu, vai tu atved salvets, kad vajag vēl kaut ko, ja? Bez īpašas analīzes mēs varam pat visi kritiski, visi dodiet mums to, ko vajag. Tas darbojās, protams, tādā gadījumā jūs esat pietiekoši liels, ja, jo tam ir divas sekas, vienkārši runājot. Tātad pirmā seka ir tā, ka jūsu pakalpojums sniedzējs visticamāk, tad arī nonāks stresā, labi, tas būtu mazākais, bet viņš agrāk vai vēlāk, ja viņam liks šos pienākumus virsū, viņš vai nu uz viņiem parakstīsies, vienkārši aizrot acis un parakstoties. Un tas ir tipisks veids, kā daudz startupi darbojās, respektīvi viņi pasaka, mums tur prasa 1001 anketu, atbildam uz visu jā, atbildam jā, tad jau pēc tam risināsim. Vai otrs veids, viņš sāks to reāli vērtēt un teiks, zini, klausies, es to pakalpojumu izskatās vairs nevaru sniegt, jo tu no manīm prasi vienkārši pārāk daudz, es esmu pārāk mazs, es nevaru šo te līmeni nodrošināt tādu, kā tu gribi. Tāpēc šeit svarīgi patiesībā ir kas. Pirmais ir saprast šo te kritiskumu šim konkrētajam piegādātājam, viņa pakalpojumam, tam jūsu biznesa pakalpojumam, kuru regulē Dora. Tātad, ja viņš nav kritisks, varbūt nevajag viņu tur mocīt pa visām varītēm. Otrs, protams, jā, šeit var izrādīties, ka, toaletes papīrs toaletēs ir kritisks un bez viņu jūs nevar sniegt savu pakalpojumu, tāpēc šeit ir kritisks piegādātājs un jums jāmeklē tāds, kurš to dara un kurš automātiski šo te pakalpojumu sadārdzina, jo tagad jūs no viņa prasat vairāk, viņam jāvēlk jums vairāk laika, jāparedz iespēja, ka jūs varat nākt viņu auditēt, un tā tālāk un tā joprojām. Ja, tā kā šeit zināmas sekas attiecās gan uz sarežģītību, gan arī uz to, ko jūs reāli prasat. Ja jūs esat pats uzraugošā iestāde, gan arī šim būtu jāļauj jums saprast, kāpēc no jums prasa kaut ko jūsu klienti, ja viņi paši ir trāpa zem šīs uzraudzības patiešo. Tātad pieņemsim, ka mēs esam baigi forši, sapratuši riskus, identificējuši gan mūsu pašu šos te iekšķiņas riskus, gan šos te ārīņas riskus, trešo pušu riskus, bet, diemžēl, dzīve pierāda, ka ar to nepietiek un incidenti notiek tāpatās. Tātad vienmēr mums var būt situācija, kā jā, risks var notikt kā tāds. Risks var iestāties, kas nozīmē incidents faktiski iestājās. Risks jau pats par sevi ir tikai varbūtība, kaut kas var notikt, un incidents parasti notiek daudz savādākā veidā un kaut kādā specifiskākā veidā. Kas ir pa incidentiem? Atkal, mums ir formāls pienākums, kā mēs redzējām, pa viņiem ziņot. Automātiski izrietošā loģiskā secība, ka mums viņi jāspēj vispār pamanīt. Diemžēl ir situācijas tādas, ko mēs esam redzējuši dzīvē, ka ir pietiekoši daudz gadījumu, kad viņus nespēja pamanīt. Un tad jautājums par to, kas notiek tālāk. Tā kā mēs viņu esam pamanījuši, esam ar šo incidentu tikuši galā, notraukuši sviedrus no pieres, mums tāpatās ir daži vēl papildus pienākumi priekš labās prakses. Mums būtu tātad nevis tikai jāklausās, ka es jau zināju, ko es tev teicu, ja tam vairs šī gadījumā bieži vien nav nekāda nozīme, jo būt gudriem pēc incidenta ir viegli. Jums jāmēģina būt gudriem pirms incidenta. Tas nozīmē to, ka jums jādomā par to, kā jūs labojat preventīvi to, ko esat konstatējuši, labāk vēl nekā nekad, un kā jūs identificējat, vai šis risks, kas iestājās, vai viņš bija jūsu riska reģistrā arī pirms tam vai nē. Tātad līdzīgi kā no rīta apņemšanās nekad vairs nedzeršu, kas ir spēkā apmēram tur kaut kāds dienu vai tam līdzīgi. Atkal, kā es teicu, ar dažādām šīm saitēm, tad to pašu piemēru no Google Sheet pēc tam iedošu, nosūtīšu atsevišķi tiem, kas vien pieteiksies vēl kaut kur, tad jau var padalīties, nav žēl, tā kā tas tāpatās Google Sheets nodošana tas veids, jo tur ir daudz ierobežojumu, kas neļauj to darīt efektīvi, bet, tātad, kas ir svarīgi, ir loma analīzē,
loma saistībā ar risku reģistru, kas ir vēl ko nosaka DORA, starp citu zināšanai, kas ir noderēt. Ja jūs esat tiešā trāpījis zem kā regulējuma organizācija, jums ir tiesības saņemt arī konsultācijas no Latvijas bankas šajā jomā par to, kā tikt galā incidentu, kā viņu novērst nākotnē, kas varētu būt sadarbībā ar kiberdrošības centru. Tā kā, jums nav jācīnās vienam. Un tad pēdējais punkts, droši vien, kas arī nav mazsvarīgs šajā gadījumā, ir šis punkts par informācijas apmaiņu. Respektīvi, tātad šī doma, ka mums faktiski ir pienākums ne tikai mācīties pašiem no savām kļūdām, no saviem grābekļiem, kā mēs uzkāpjam, bet faktiski mums ir labi un pareizi būtu ziņot arī vispārīgi kopumā apmainīties informāciju citām līdzīgām organizācijām par to, kas tad vēl varētu notikt. Tātad mēs faktiski informējam citus par to, kur tad ir tie dārgumi aprakti, tādā brīdī, lai viņiem var rīkoties preventīvi gan par draudiem, gan par situācijām, ka mēs redzam, kāds aktivizējas, sāk sūtīt vairāk īziņas vai gudrākas īziņas par to, ka reku ir jūsu pasta paciņa pienākusi, spiediet uz šīs saites, samaksājiet €20 un mēs viņu pārvirzīsim, kur vajag, vai samaksāsiet pa muitu. Tad šī apdraudēja informācija viņai jāpadara būtu pieejama savstarpēji starp organizācijām, kā arī faktiski kontrolētā veidā. Tad īsti kopsavilkums, pavisam vienkārši. Tad, kā es teicu, 5 lietas, kas mums būtu jāizdara. Mēs runājam par to, kas būtu jāsaprot savu pakalpojumu, kas ir tās noturības pamatā, būtu jāsaprot viņu izrietošie riski, tad IKT riski. Daļa no šiem darbiem saistās, piemēram, to pašu saucamo darbības ietekmes novērtējumu bieži vien, kam būtu jāfokusējas tieši uz kritiskajiem pakalpojumiem. Trešo pušu riski, atkal savukārt nemazāk svarīgi, vai ne? Tad, kas ir trešais punkts šeit, kas nav maz svarīgs. Incidentu vadības procesa sakārtošana un testēšana. Un šis informācijas iegūšanas un apmaiņas process, kurā tad jūs varat dažas noteiktas lietas izdarīt, vai ne? Es laikam būšu šeit iekļāvies, cerams, laikā, kas man bija atvēlēts. Tad, ja gadījumā kāds vēlās, tad pa kreisi ekrānā, es ceru, ka jums nav viņš spogulē, ja tad ir šis saite uz DORA vadītāju kursu pa taisno. Pa labi ekrānā gribat pamēģināt, nevis Google šītā, gribat pamēģināt arī mūsu platformā, ko mēs būvējam, kas ir tātad šī mākslā intelekta vadīta, risku vadītas platforma, tātad kā darbināt lietas, tas ir pa labi. Būs pēc tam arī prezentācijā. Bet, tātad, ja gribat šo Google šītu pamēģināt, tad kur ir savukārt saites to manu pašu mājaslapu, kur var tad pieteikties, un tad es aizsūtīšu pēc tam arī informāciju par to, ka saitu šo Google šītu uz jūsu, tikai dodiet man kaut kādu Google e-pastu vai vismaz e-pastu, uz kuras var nosūtīt šajā gadījumā, kas ir vai nu Gmails vai nu Google konts šajā gadījumā un tā tālāk. Tā, tas laikam ir viss no manis.